Un kopīgām pārdomām lasīsim no Salamana pamācībām 3. nodaļas, no 27. līdz 29. pantam. Neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu. Nesaki savam tuvākam, ej un nāc rīt, es tev došu, jo tev taču ir ko dot tūlīt. Nelolo nekādu ļaunu nodomu pret savu tuvāko, kas uzticībā pret tevi pie tevis dzīvo. Āmen. Debes Tēvs, paldies par vārdu. Tēvs, mēs, kas uz tevi ticam, nevis vien ticam, bet esam pārliecināti, ka tavs vārds ir dzīvības vārds mums katram. Tēvs, mēs esam pārliecināti, ka tavs vārds transformē joprojām mūsu prātus un mūsu sirdi un mūsu dzīvi. Un ka mums kā Dieva bērniem ir jābūt atkarīgiem tikai un vienīgi no tava vārda. Tēvs, paņem pēc iespējas vairāk mūsu dzīvē prom grāmatas, literatūras. Tēvs, ka mēs ne uz brīdi nenovēršamies no tava vārda patiesības. Tēvs, palīdzi mums tavā vārdā dzīvot, un Tēvs dod mums gudrību, lai tavs vārds joprojām turpina vadīt mūsu katra dzīvi. Svētī Tēvs arī savu kalpu, dāvā Tēvs man pazemību un bijību tavā priekšā, ka pie tavu vārdu esam, un apskaidro mūsu prātu arī šajā brīdī caur savu svēto vārdu. Jēzus tavā vārdā. Āmen. Variet apsēsties. Latvijā ir iestājies rudens. Es nezinu, vai oficiāls, bet ir jūtams rudens. Un ir iestājies arī tāds laiks, kur cilvēkiem ar vien vairāk vajadzēs palīdzību. Palīdzību no ģimenes ārstiem, palīdzību no zāļu tējām, no vitamīniem, jo ir sācies saaukstēšanās laiks. Ar rudeni iesākās gripu un vīrusu laiks, kas patiesībā jau pārbauda mūsu imūnsistēmu. Kādiem, kuriem ir mazliet švakāk, tie krīt ātrāk, kādiem, kuriem mazliet stiprāk, tie paliek uz kājām ilgāku laiku. Bet ir jau labi tos vitamīnus ēst. Ir jau labi censties dzīvot tādu daudz maz veselīgu dzīvesveidu, lai mums tik bieži nebūtu jāslimo, lai mēs būtu veselīgi un spirkti un žirgti. Un tad mums droši vien nebūtu ne pie viena jāiet un nevienam neko jāprasa. Ģimenes ārsti visi aiziet no darba, jo nebūtu pacientu. Aptiekas tiktu aizslēgts, jo neviens nepirktu zāles. Un latvieši visi staigātu ar sārtiem vaigiem, un pasaule dumpotos uz mums un teikt, kur tie latvieši tik veselīgi. Viņi mums te zaudējums taisa Eiropai. Bet katram cilvēkam dzīves laikā nākas kādam palīdzēt. Un ja rudens un ziemas laiks ir tas periods, kad mums varbūt ir kādam vairāk jāpakalpo, nezinu, jāiziet uz aptieku pēc zālēm. Es joprojām esmu mācītājs, kurš nesaka, ka nevajag aptiekā iet kristietim. Es nepiedaru pie tās radikālās grupas cilvēkiem, kur saka, no ārstiem, jo tālāk, jo labāk. Un ja pie ārsta, tas jau ir pa grēku. Nē. Es ticu, ka Dievs ir devis ārstus, un viņš lieto ārsta rokas, un ja tev tiešām ir slikti ar veselību, tad es pat teiktu, ir grēks neaiziet pie ārsta un sēdēt mājās. Un tava sēdēšana mājās un ārsta neapmeklēšana absolūti neceļ tavu ticības latiņu augstāk par citiem. Viennozīmīgi, ka nē. Tāpēc, ja jūties slikti, ir jāiet pie ārsta, ir jāpārbaudās, ja vajag dzert zāles, ir jāpadzer zāles, jo es ticu, ka Dievs tiešām vada ārsts un lieto ārstu rokas, un paldies par ārstiem. Arī tie, kur man dzird otrpus ekrānam.
Bet mums, kristiešiem, dzīves laikā nākas palīdzēt cilvēkiem. Mums Dievs noliek tādā kontekstā, jo es ticu iepratim pasaulē, mums kā kristiešiem, tev un man, Dievs ir devis vairāk nekā viņiem, kuri Dievu nepazīst. Mēs esam tik privileģētā situācijā nolikti. Pat kristieši, kur saka, man jau dzīvē daudz nekas nav, ko tad es varu dot citiem, es teiktu, pārstāju runāt muļķības. Tu esi bagāts savā tēvā, un tev tēvs ir devis visu dzīvē. Tev tēvs ir apbruņojis ar tik daudzām svētībām. Tas, ka varbūt tu šajā brīdī to neredzi, tas nenozīmē, ka viņas nav. Bet tu esi bagāts bērns savā kungā. Un tev Dievs ir iedevis visu resursu tavās rokās, arī tavā dzīvē, arī praktiskajā dzīvē, kā tu vari kalpot un būt par svētību cilvēkiem visdažādākajā veidā. Aiziet uz veikalu, ienest malku, atnest ūdeni, pabarot, pārģērbt, iet pastaigās, lūgt kopā, stiprināt, aiznest maizi, ēdienu, vajadzības gadījumā aizdot naudu, miljons resursi, kā mēs varam to kapacitāti, ko Dievs mums ir devis, mēs varam iedot cilvēkiem. Jo jūs to ziniet, ka tad, kad Kristus nāk mūsu dzīvē, viņš mūs neatpērk tik vien tāpēc, lai mēs justos labi, lai mēs staigātu pasaulē kā uzvarētāji, plātītos, ka mēs pazīstam Jēzu, bet to svētību, ko viņš ir devis, tos mēs krājam savā šķūnī un nevienam citam nedodam. Tādam mērķim Kristus neatpērk. Kristus atpērk, lai mēs būtu par sāli, par gaismu, par svētību. Un mums patiesi ir ko dot. Tavā dzīvē ir gana daudz ko dot. Un varbūt šī svētruna būs tavā dzīvē par vienu tādu pārdomu brīdi, kur tu varēsi aiziet mājās, un es tā reizēm mēdzu pasmieties, attaisīt savus skārņus, šķūņus vaļām un paskatīties, kas tev ir par daudz, ko tu vari iedot citam, kam nav. Dot dažāda veida palīdzību. Mēs reizēm cilvēku aprobežojamies ar to mantisko. Bet dot dažādu veidu palīdzību, sniegt, būt par svētību, jau tas nav par taviem finanšu līdzekļiem, tas nav par taviem kartupeļiem, burkāniem, zaptes burciņām un visiem pārējiem mantiskiem labumiem. Sniegt dažāda veida palīdzību un atbalstu mēs varam dažādās jomās. Es esmu dzirdējis fantastiskas liecības, kur tā palīdzība ir bijusi vajadzīga caur sarunu. Un ticiet vai neticiet, un ja tev tā šobrīd dzīvē nav aktualitāte, kad tev ir ar ko runāt, kad tev ir kam dzīvē izskatīt sirdi, tad tici man, daudziem Latvijā ir cilvēki, kuri dzīvo uz tādas vientulības robežas, ka viņiem nav ar ko parunāt. Un viens kristietis, kurš ir gatavs paklausīties kādu dzīves stāstā, tu vari būt par tādu svētību un iedrošinājumu otram cilvēkam, ka tu aizies mājā un tev liksies viena ikdienišķa saruna, bet tam otram cilvēkam tas būs kā dzimšanas dienas torte, kā otra elpa, lai neietu un neizdarītu pašnāvību, kā otra elpa, lai celtos kājās un noticētu, ka ir atkal viens dzīvs Dievs. Sniegt palīdzību mēs varam dažādā veidā. Un es uzskatu, ka kristieši ir tā auditorija, tā kategorija cilvēku šeit Latvijā un pasaulē, kur mums ir apzināti jāskatās šīs iespējas, kā mēs varam būt kādam par svētību. Apzināti. Un uzsvars ir uz vārdu apzināti. Tas nozīmē piecelties ar tādu lūgumu Dievam. Dievs, liec manā dzīvē šobrīd kādu cilvēku, kam es reāli varu būt par atbalstu un par svētību. Ziniet, ko Dievs dara, kad tā lūdzam? Viņš dod tādas iespējas. Ar Dievu nevajag jokot. Nevajag jokot ar tādām lūkšanām. Dievs tiešām reāli mums rada tādas situācijas, kur mēs varam būt par svētību kādiem cilvēkiem. Jautājums ir, vai mēs viņus realizējam. Jautājums ir, vai mēs staigājam ar tādām gara acīm, ar gara sirdi, un mēs ieraugam tās iespējas, kuras Dievs mums liek dzīvē priekšā, vai mēs viņus izmantojam. Tomēr palīdzēt otram cilvēkam nav tas pats, kas palīdzību saņemt.
Un es šajā vakarā gribu parunāt ar to, kā mums iet ar nevis vien ar palīdzības sniegšanu, bet arī ar palīdzības saņemšanu. Bet es to saku no sava subjektīvā viedokļa. Sniegt palīdzību ir daudz vieglāk nekā palīdzību saņemt. Man personīgi viennozīmīgi. Palīdzēt kādam cilvēkam manā dzīvē Dievs ir devis gadiem ejot pietiekami lielu resursu, ka es esmu varējis būt cilvēkiem par praktiskām lietām, par svētību, un man tas ir daudz vieglāk. Ja man palīdzība ir jāsāk saņemt, man ir daudz grūtāk. Jūs tā sēdiet un domājiet. Gan jau pilns lepnības. Nenoliedzu. Jā, iespējams, ka kādā dzīves brīdī pārlieku liela lepnība mani attur no palīdzības saņemšanas. Kāpēc lepnība? Jūs domājat, ka es esmu savādāks kā jūs? Es arī gribu ar visu dzīvē tikt galā pats. Ko tu padomās par mācītāju, ka mācītājs tur ies un lūgs no kāda palīdzību? Gan jau pēc kāda laika par manīm runās un teiks, redz, netiek galā ar savu dzīvi. Ne? Tā varētu būt. Jā, vai es ar visu dzīvē tiek galā? Absolūti nē. Absolūti nē. Tas nenozīmē, ka es stāvu jūsu priekšā, ka man nevajag palīdzību, ka man nav vajadzīga palīdzība no mana kunga, ka man nevajag palīdzību no brāļiem un māsām. Man tieši tāpat vajag palīdzību kā tev tavā dzīvē. Bet cik man viegli ir to palīdzību saņemt? Un tad šajā vakarā kāds domas tieši par šo palīdzības saņemšanu. Jo redziet, lai saņemtu palīdzību, un atkal par plašu spektru palīdzību mēs runājam. Ja? Mēs nerunājam tikai par maizi, par ēdienu, par finanšu līdzekļiem, par kaut ko tādu, par plaša spektra palīdzību. Bet, lai saņemtu palīdzību, ir vajadzīgs stāstīt par vajadzību. To tu atceries vienmēr. Es arī sev saku, Raivi, to tu atceries vienmēr. Lai saņemtu palīdzību, man ir jāstāsta par savu vajadzību. Ļauj man jautāt tev, tu tā praktizēsi stāstīt par savām vajadzībām cilvēkiem? Viens pakrata galvu, ka nē. Jā, ir sensitīva tēma, es saprotu. Un bez nekādas ironijas, jo ziniet, kā vienmēr jau tam cilvēkam ir tā sajūta, ir mana privātā dzīve. Ko tur es iešu stāstīt citiem par savām vajadzībām? Cik kristiešiem ir viegli pateikt, ja pajautāt palīdzību pēc pārtikas? Grūti. Bībele saka, Dieva bērniem nebūs iet ar izstieptu roku un lūgt pēc palīdzības, tāpēc, ka Dievs par viņiem gādās. Bet ir Dieva bērni, kuri ir nonākuši grūtībās. Un ir, piedodiet, ja kāds uz manīm apvainosies, arī otrā puse ekrānam ir arī nekaunīgi kristieši, kas to vien dara, kā ar izstieptu roku staigā, un paši neko savā dzīvē nedara. Un ir tādi, kuriem palīdzība ir vajadzīga, un pēc kādu vairāku gadu pieredzes tādā palīdzības sniegšanas jomā, es varu secināt vienu lietu, kad tiem, kuriem patiesi palīdzība ir vajadzīga, viņi nekad neprasīs. Tiem, kuriem patiesi palīdzība ir vajadzīga, atbalsts vajadzīgs, dažādās jomās, viņi nekad palīdzību neprasīs. Viņi cīnīsies, jā, reizēm spīts un lepnība, bet viņi nenāks un nepaprasīs palīdzību. Bet tie, kuri varētu daudz lietas darīt paši, un tiešām varētu darīt paši. Es nerunāju par cilvēkiem, kuriem ir veselības problēmas un ka viņi nevar daudz lietas paši izdarīt. Tā ir cita kategorija. Bet tie, kuri varētu darīt paši, tie ir lielākie prasītāji. Reizēm es saku tādu mazliet izlaisti kristieši. Domāju, ka arī jūs esat ievērojuši, ka cilvēki ļoti piesardzīgi runā par savām vajadzībām. Un iespējams arī mēs esam vieni no tiem, kas ļoti piesardzīgi runā par savām vajadzībām. Vai tev nav vajadzības? Kuram nav? Kuram šodien nav vajadzības? Mums visiem ir savā zināmās jomās ir vajadzīgs palīdzība un atbalsts. Viens no iemesliem, kāpēc tāda piesardzība, ir tas, kad ir grūti uzticēties cilvēkiem. Cik tev ir viegli uzticēties cilvēkiem? Tu viegli uzticies cilvēkiem? Nē. Vai es viegli uzticos cilvēkiem? Nē.
Bet es mācos uzticēties cilvēkiem. Arī manā, tāpat kā tavā dzīvē, ir bijuši kādas vilšanās, un tad tādās vilšanās grāvjos es Dievam esmu lūdzis tādu lūgšanu, palīdz man neapcietināt sirdi tā, kad es vairs neusticos nevienam. Vajag mēģināt atkal uzticēties cilvēkiem. Un to var izdarīt tikai tad, kad mēs nākam pie savu kungu, lūdzam spēku to darīt. Kā cilvēki mēs nevaram. Kā cilvēki mēs piedzīvojam vilšanos. Viena vilšanās ir pārdzīvot, kad nāk nākamā. Un ir jauna vilšanās, un mūsu neusticība tikai pieaug. Bet es neticu, kad Kristus grib, lai mūsu sirds nocietinās tā, ka mēs neusticamies nevienam cilvēkam. Tādiem cilvēkiem ļoti grūti ir dzīvot. Grūti emocionāli pašiem. Jo visi nav nelieši šajā pasaulē. Ir patiesi labi cilvēki, kuriem ir plaša sirds un kuri spēj mīlēt, kuri spēj dot dažādās dzīves kategorijās. Tikai tiem salauztiem, tiem, kam ir tie, kuri ir bijuši ievainoti, tiem ir jāmācās Dieva spēkā atkal spērt soli un pavērt nevis savas plaukstas, bet pavērt savu sirdi. Tad, kad tu esi ievainots, nekad never plaukstas, jo vieglāk ir saņemt šādi. Tad, kad mēs esam ievainoti, mums ir jāmācās aiztaisīt rokas un lūgt no Dieva spēka, lai mēs varam saņemt ar sirdi. Jo tad, kad mēs esam ievainoti un viss, kas nonāk mūsu plaukstās, bieži vien paliek nenovērtēts. Jo, ja mūsu sirds nav dziedināta, mēs nekad nenovērtēsim to, kas nonāk mūsu rokās. Mūsu sirdī ir jātop dziedinātai, lai mēs spētu novērtēt to, kas nonāk mūsu plaukstās. Vai es spēju pieņemt palīdzību? Tas lielā mērā būs atkarīgs no tā, vai es spēju uzticēties cilvēkiem. Uzticēšanās nav atkarīga no manas vajadzību pakāpes. Cik man kaut ko daudz vajag, no tā nav atkarīga uzticēšanās. Uzticēšanās ir saistīta ar to, vai mani ievainojumi ir sadzījuši. Cik mums ir tādas vaļējas rētas, kur mēs sakām, Dievs tikai tuvākā laikā neiekais viņās sāli. Neļauj atkal kādam man ievainot, jo tur viss ir vēl vaļējis un nekas nav sadzījis un vēl visus tādām karstām oglēm. Un mēs te reizēm staigājam un dzīvojam dzīvi tā ļoti piesardzīgi un runājam piesardzīgi ar cilvēkiem. Bail uzticēties. Ne tikai bail uzticēties, ir bail atkal no jaunām sāpēm. Un tad, kad ir bail no jaunām sāpēm, ticiet man, un jūs droši vien esat bijuši tā cilvēka kategorija, un par to nav jākaunās, kad tad, kad mēs esam tādās sāpēs, mēs sakam, lai cik man iet grūti, es nekad nevienam neko neprasīšu vairāk. Kā mācējuši, tā pats tikšu galā. Vai es ļauju dzīt savām rētām? Tas zināmā mērā ir atkarīgs no manis. Vai es ļauju Dievam sevi dziedināt? Vai ziniet, ka mēs arī Dievu varam nepielaist klāt savā dzīvē? Jo Dievs nevienā dzīvē neienāk ar varu. Dievs nevienu nedziedina ar varu. Dievs nevienam neuzbāžās ar savu mīlestību, ar savām unikālajām ārsta rokām. Nevienam cilvēkam. Tāpat kā aklajam Bartimejam, arī viņš tev prasa, ko tu gribi, lai es tev daru. Un es ticu, ka šis jautājums Kristum ir līdz pēdējam mūsu elpas vilcienam, viņš tik uzbāzīgi. Esat sastapušies ar uzbāzīgiem cilvēkiem? Tādiem ļoti uzbāzīgiem cilvēkiem. Neliek mieru. Un reizēm tu sastopies, tu redz, ka viņš nāk tavā virzienā un tu saki, kaut viņš ātrāk aiziet projām. Jo viņš ļoti uzbāzīgs ir. Tā, ka tā saruna vienmēr ir tāda, ka grūti no viņa aizmukt projām. Kāds tev ir sajūts pret Dievu? Dievs arī ir neatlaidīgs. Viņš neatlaidīgi prasa, ko tu gribi, lai es tev daru. Ko tu gribi, lai es tev daru? Pasaki man. Parunā ar mani. Pasaki beidzot, kas ir tā vajadzība tavā dzīvē. Es tev gribu palīdzēt. Man ir resurss, tas, kas nav mums cilvēkiem. Tas viss ir tavam debes tēvam. Neierobežot resursi. Ko tu gribi, lai es tev daru?
Tu tā varētu viegli atbildēt uz šo jautājumu. Vismaz 2 lietas aktuālas nosaukt tavā dzīvē, kur tu teiksi, Kristi, tagad šīm 2 lietām es tev dodu akcepti, nāc un man palīdzi, jo man nepietiek resursi. Man ir ievainojumi, kas man nedzīst, man ir grūti uzticēties cilvēkiem, man palīdzību vajag pie cilvēkiem, es iet negribu, es gribu iet pie tevis. Nāc, palīdzi man. Cik jūs esat dzīvē piedzīvojuši atraidījumus? Esat piedzīvojuši, ka jūs atraida cilvēki? Kurš nav? Kurš nav šajā pasaulē, kurš nav piedzīvojis atraidījumu? Kurš ir tāds cilvēks, varbūt uz kaut kādas vientuļas salas, nezinu, bet es ticu, arī ir kāds uz vientuļas salas, tad viņš arī vīlies laikapstākļos vai vienalga kur, bet katrs ir piedzīvojis atraidījumu. Un Salamana pamācības 28. pants saka šos vārdus: nesaki savam tuvākam, ej un nāc rīt, es tev došu. Ka mēs ejam saņemt palīdzību, saņēmušies, sakoduši zobus, norijuši savu lepnumu, dodamies, klauvējam pie kāda durvīm, veram vaļām, stāstam savu bēdu, kratam savu sirdi, sakam savu vajadzību. Saņemam. Ej, nāc rīt. Man ir pašam savas vajadzības. Ko tu man tagad uzbāzies ar savām lietām? Man pašam ar savām problēmām jātiek galā. Tu tur visu nakti es to Dievu lūdzu. Visu nakti es cīnījies lūkšanā, lai viņš tev dod drosmi aiziet pajautāt. Un tu aizies pajautājis un tev saņem atraidījumu. Ar atraidījumiem ir diezgan grūti tikt galā. It īpaši cilvēkiem, kuriem ir grūti saņemties, aiziet palīdzību paprasīt. Kuri palīdzības prasīšanu atliek kā ekstra pēdējo savā sarakstā, ko viņš varētu darīt, ir piecelties, lūgt no Dieva spēku un aiziet paprasīt pēc palīdzības. Un tad viņš saņem atraidījumu. Un ir vēl lielāka vilšanās. Jo ar atraidījumu ir jāmācās tikt galā. Nav jau pareizs recepts. Dari A, B, C un tu viss būs labi atkal. Nē. Reizēm es esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, bet viņš jau nebija mans tuvākais. Kas ir tavs tuvākais? Tu esi domājis par to, kas ir tavs tuvākais tavā dzīvē? Mēs tā varbūt gribam sacīt, ka mūsu tuvākais ir tas cilvēks, mūsu radinieki, mūsu ģimenes locekļi. Tuvākais. Tas vārds jau viens skan tā, kad tas liek domāt par tādu tuvākais. Es zinu vārdu, uzvārdu. Cik tas būtu ērti? Cik tas būtu ērti, ka mans tuvākais būtu mana sieva, ka tavs tuvākais būtu tavs tētis, tētim tuvākais viņa dēls, brālis, māsa, māsica, vai cik labi? Tie tak ir manējie. Ka tuvākais būtu tas cilvēks, ar ko man būtu viegli komunicēt, ka tuvākais būtu tas cilvēks, ar kuram ar mani saskanētu uzskati. Manuprāt, tuvākais ir ik viens cilvēks manā dzīvē, ko Dievs man ir pievedis klāt. Arī svešinieku. Arī varbūt kaitinoši kaimiņi. Un ja mēs reizēm Dievam lūdzam izturību, esat Dievam lūguši izturību. Dievs dod man izturību šajā dzīves posmā. Dod man iziet cauri grūtiem laikiem. Dod man izturēt šos laikus. Ziniet, ko Dievs dara? Jo Dievs atbild uz lūkšanām. Ticiet, ka Dievs atbild uz lūkšanām? Ticiet, ka Dievs atbild uz lūkšanām. Mēs nelūgtu Dievu, ja mēs neticētu. Bet tad, kad mēs Dievam lūdzam izturību, Viņš mūsu dzīvē dod cilvēkus, kas mūsu izturību pārbauda. Tad, kad mēs Dievam lūdzam spēku, Viņš mums rada apkārt apstākļus, kur mums ir vajadzīgs spēks, kur mums ir jāiet pie Viņa un jālūdz spēks. Un Dievs nav kļūdījies. Vaina ir mūsos, ka iespējams mēs nespējam pieņemt cilvēkus. Nespējam arī pieņemt to savu tuvāko, kurš nāk un prasa. Un visbiežāk jau nāk un prasa cilvēki, kas mūs varbūt izaicina un varbūt pat kaitina.
es esmu nonācis pie tādas atziņas, ja es nespēju palīdzību lūgt savam debesu tēvam, ko es neredzu fiziski kā cilvēku, tad es visticamāk nespējuši arī lūgt palīdzību savam tuvākajam, kuru es redzu. Lai gan starp citu mums reizēm ir aizvainojums arī uz Kristu. Un bieži vien tad, kad Kristus nerīkojas mūsu dzīvē tā, kā mēs esam ieplānojuši, tā, kā mēs gribētu kādas lietas, lai notiktu. Jo Kristus nekad nedara tā, kā gribētu mēs. Viņš vienmēr izdara tā, kā mums ir labāk. Tas, kas mums patiesi ir vajadzīgs. Tā Kristus atbild uz mūsu vajadzībām. Jo bieži vien mēs arī savas vajadzības neredzam. To redz mūsu kungs. Un tieši aizvainojums vienmēr ir tas, kas dzemdina cilvēkos lepnību. Un mums liedz pajautāt arī palīdzību mūsu kungam. Jo viens ir iet pie cilvēkiem un jautāt pēc palīdzības, bet otra lieta, un manuprāt vislielākā lieta, ir jautāt palīdzību Kristum. Tomēr grūti ir abi. Dot bez zemteksta un saņemt bez aizspriedumiem. Raksti saka, Salamana pamācības 3.29, nelolo nekādu ļaunu nodomu pret savu tuvāko, kas uzticībā pret tevi pie tevis dzīvo. Nelolo nekādu ļaunu nodomu. Kā tad īsti ir? Mums reizēm neuznāk tādas ļaunas domas par savu tuvāko. Par tiem cilvēkiem, kas tiešām mūs izaicina un mūs kaitina. Kas pārbauda, kas mums neļauj dzīvot tādā komfortā. Pat tie cilvēki, par kuriem man būtu jālūdz Kristus. Jo Jēzus saka, lūdziet par ienaidniekiem, ja par draugiem tikai. Nē, par ienaidniekiem, ne? Par ienaidniekiem. Jo par draugu es lūgtu daudz sirsnīgāk nekā par savu ienaidnieku. Bet reizēm palīdzību pie manis nāk saņemt draugi arī, bet arī ienaidnieki. Arī tie, kurus man ir grūti mīlēt. Un iespējams var gadīties dzīvē tā, ka pie tevis un manis atnāk tas pēc palīdzības, kuru mums ir grūti mīlēt, bet paiet gadi, kad tu pie viņa ej pēc palīdzības un prasa. Jo es domāju, ka arī jūs esat piedzīvojuši, ka Dievam ir ļoti laba humora izjūta. Un tādas divas lietas, ko mēs varam pārdomāt, paņemt šajā vakarā, un tā viena ir, vai tu vari šovakar nosaukt, un tikai priekš sevis, kas ir tā palīdzība, kas tev būtu vajadzīga? Kāpēc es tā prasu? Reizēm tas liekas ļoti viegli izdarāms, bet patiesībā tas ir ļoti grūti. Jo tur ir jāatšķir manas vajadzības un manas vēlmes. Kas ir tavas vajadzības un kas ir tavas vēlmes? Vai tādas iegribas? Un tu vari aiziet mājās, vai varbūt jau pat šeit dievkalpojumā esot, vai otrpus ekrānam, jūs varat padomāt, kas ir tā vajadzība, tā nepieciešamība, tā joma tavā dzīvē, kur tev būtu vajadzīgs atbalsts kā no cilvēkiem, tā arī no Kristus. Un kāpēc ir vērts tā padomāt, ir vērts vispār apzināties. Ir vērts vispār apzināties, atsijāt nost tās manas iegribas, bez kā es droši varētu dzīvot un iztikt, un tā, bez kā es nevarētu, ne dienu, ne stundu. Kas ir tavas vajadzības, kur tev ir vajadzīgs atbalsts? Kas ir tās lietas, vai tu viņus spēj nosaukt vārdā? Un tad otra lieta, ar ko tu vari aiziet mājās un pārdomāt, kas ir tās lietas, kam tev vēl ir jātiek pāri dzīvē? Kāpēc, lai tu spētu pieņemt palīdzību? Iespējams, ka tavā dzīvē ir kāds pārdarījums. Iespējams, ka tavā dzīvē ir kāda netaisna izturēšanās pret tevi notikusi.
Kā rezultātā tava sirds ir nocietināta. Un tu vari būt pilnīgi pārliecināts, ja tu nespēji, ja tavs aizvainojums ir tik liels, ka tu nespēji palīdzību prasīt vairāk cilvēkiem, paies laiks un pavisam neilgs laiks, ka tu nespēsi arī palīdzību prasīt savam debes tēvam. Un tev varbūt šobrīd tas šķiet dīvaini, ko es runāju, bet ja tu neļausi savā sirdī Kristum ieliet atkal dzīvību, tad paies laiks un tu nocietinās sirdi arī pret savu debes tēvu. Kas ir tā lieta, vai tās vairākās lietas, tie ievainojumi? Tās vaļējās rētas tavā dzīvē, kur tu saki, šeit Kristu man ir vajadzīgs tavs pieskāriens. Lai es spētu atkal no jauna mācīties, uzticēties cilvēkiem, uzticēties debes tēvs tev. Ir tāds teiciens, ka tas, kā tu dzīvē dari kaut ko, tu patiesībā dari visu. Kā es izturos pret cilvēkiem, tā es iespējams arī izturos pret savu Dievu. Un saņemt atbalstu vai palīdzību ir mūsu katra apzināts lēmums. Neviens tavā vietā to nevar izlemt. Iet un jautāt. Iet un sacīt, klausies, man vajag šobrīd atbalstu dzīvē. Tas ir tavs personīgs lēmums. Un Ebrejiem 4:16 saka, tāpēc piesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstajā laikā. Vai tu spēj bez bailēm pieiet pie apžēlošanas, tas ir pie Kristus, bez bailēm? Tas ir tas stāsts, par ko es šajā vakarā sludinu, bez bailēm pieiet pie sava debes tēva un prasīt no viņa palīdzību un atbalstu. Atrast žēlastību, tas nozīmē iet un jautāt atkal apžēlošanu no savu Dievu, kas mums ir jādara katru dienu. Bez bailēm. Tāpat kā mēs pie cilvēkiem ejam ar bailēm, jo mums ir bail no nosodījuma, mēs pie Dieva varam iet ar bailēm. Ebrejiem saka, bez bailēm pienāciet pie Kristus. Lai saņemtu apžēlošanu, nenāc ar bailēm, nāc bez bailēm, bet tu nevari nākt bez bailēm, ja tu Dievam neesi izstāstījis to, kas tev šeit ir. Dievs grib, lai tu ar viņu runā. Dievs grib, lai tu izskrati viņam to, ar ko tu cīnies, kam tu nevari tikt pāri, kur mums reizēm šķiet, es varētu dzīvot meža vidū, lai neviens cilvēks man netuvojas, lai neviens cilvēks tālāk no cilvēkiem. Un tā kā es to dzirdu, ka cilvēki tā runā, man liekas, briesmīgi. Ko tu runā? Ko tu runā? Mēs paliktu par tādiem mežoņiem. Nelikšu celt roku, pamājiet ar galvu, kurš manā bērnībā bija tāda multenīta vai grāmata Čigāņu meitenes Ringla. Atcerieties kāds, jā? Maza mežonīta tāda, jā. Izpūrušiem matiem un kā viņi tur gāja un darbojās. Un cilvēkam, kuram šķiet, ka viņš varētu dzīvot uz vientuļas salas tikai tāpēc, ka viņš ir daudz sitiens un ievainojumus saņēmis. Un viņš saka, nekad nevienam vairāk neprasīšu palīdzību, dzīvošu kā mācējuši, no smiltīm cepšu plāceņus, bet ne pie viena neiešu, neko neprasīšu. Bez bailēm. Pie Kristus. Uzmanīgi. Ja tādas domas tev ir pārņēmušas, tad tas liecina par to, ka tev ir vajadzīgs dziedinājums no savu debes tēvu, un šis ir tas brīdis, kur tev ir jāiet un jāprasa palīdzība. Labi ne cilvēkiem šajā brīdī, tev ir jāsteidz pie Kristus prasīt palīdzību. Bet vai tu to esi gatavs darīt? Vai uz cilvēku vilšanās rēķinu tu arī neesi vīlies savā Dievā? Lūksim. Debes Tēvs, paldies par šo vakaru, paldies par to, ka mēs varam atkal no jauna ieklausīties Tavā dzīvības vārdā. Paldies, ka Tavs vārds piepilda un pabaro, ka Tavam vārdam ir pietiekošs spēks mūsu dzīvi savest kārtībā. Mūsu ievainojums, mūsu piedzīvojums, negatīvs un pozitīvs. Tēvs, Tu esi tas lielais ārsts visās mūsu dzīves jomās. Un Pestītāji, Tu vien labāk redzi, kur mums ir vajadzīga šī palīdzība, šis atbalsts.
Un Tēvs, tu arī redzi, cik varbūt mēs esam ievainoti un varbūt lepnības un spīti pilni, kur mēs dzīvosim, kā mācēsim, bet ne pie viena neiesim. Nevienam vairāk neko neprasīsim. Pestītāji ved mūs ārā no tā grāvja. Tēvs velc mūs ārā. Tēvs palīdz mums nenoslēgties, nenocietināt savu sirdi tā, ka mēs arī tev pagriežam muguru. Ka mēs uz tevi sākam skatīties kā uz cilvēkiem, tiem sliktajiem, kas mums ir darījuši pāri, ka mēs tevi ieliekam tajā kategorijā. Pestītāji, mums katram ir vajadzīgs dziedinājums. Mēs katrs esam ievainoti. Un mums katram ir vajadzīga palīdzība. Pat ja mums šķiet, ka mums viss ir un mēs ar visu tiekam galā. Tēvs nāc pie mums un lūdzu dziedini mūsu sirdis, ka mēs spējam runāt par savām vajadzībām, ka mēs spējam runāt par savām problēmām un ka mēs spējam no tevis pieņemt to dziedinājumu. Un ka mēs spējam arī uzturēt labas un veselīgas attiecības ar saviem līdzcilvēkiem. Arī iespējams pēc kāda laika arī ar tiem, kuri mūs ir ievainojuši. Debes Tēvs, palīdzi mums. To mēs no tevis lūdzamies, Jēzu, tavā vārdā. Āmen.